Tagad mēs lasīsim grāmatu Mājās. 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 Un tur ir viens maziņš lācīts, un viņš ir pie durvīm. Viņš ir atnācis mājās. Tas ir maziņš lācīts. Viņš skatās ko? Ko viņš skatās? Televizoru. Un tur ir viena bilde no vienas pils. Un viņš sēž dīvānā ar 3 ļoti krāsainiem spilveniem. Tur ir viens dzeltens spilvens, viens zaļš spilvens un viens rozā spilvens. Un kas cits ir viņa mājā? Tur ir viens galds un viens stāts ir uz tā galda. Un tur ir viens krēsls. Kas tur cits ir mājās? Mājās arī ir... Kas tas ir? Tas gan tāds vecmodīgs telefons. Zīmulis, papīrs, viena vāze ar puķēm. Paskaties, vāze ar puķēm. Tieši tur. Mums arī ir vāze ar puķēm. Un tur ir viena bilde no viena maziņa lācīša. Tas gan ir skaisti. Kas vēl mums ir? O, tu gribi tavu pīpkrūzīt? Tā, lūdzu. Nākamā lapā ir viens loks, gardīne un puķes ir izlikts pie loga. Un tur ir mazais lācīts, un viņš skatās lielā spogulī. Un tur ir viņa kabinets, kur viņš noliek viņa drēbes varbūt. Tev garšo sula? Jā. Un tur ir lampa un pulkstenis. Lampa un pulkstenis. Tas ir tā, lai mēs zinām, cik ir pulkstenis. Jo tas ir svarīgi zināt, jo mums drīz būs jāiet gulēt. Tur ir vansistabā, tur ir dvielis, un tur ir mazais lācēns, un viņš sēž uz mazā podiņa. Tu redz mazo podiņu? Jā, viņš sēž, kur ir dvielis? Dvielis. Jā, dvielis. Tas tāds pučains dvielis. Tas gan ir labi, kad viņš sēž tur. Un tā bija grāmata Mājās. Citas grāmatas tajā sērijā ir augšā tur, Parks, Mājās, kas bija šī grāmata, un Mani mājdzīvnieki. Paldies!